skatītājs ar abu komandu starta pieciniekiem. Tātad Barons Latvijas Dzelzceļš starta sastāvā Roberts Freimans. Barons universitātes rindās. Ko universitāte varbūt ir izdarījusi ar savām mazajām rotāciju izmaiņām. Precīzi stāvmetiens Engeram. Atvainojos. Starp komandu, kas pagaidām nav izcīnījusi nevienu uzvaru. Bet Krūmiņš caurgājienā, nu tanks nav, bet lēcat kāds lēciens viņam viegli ieliek bumbu grozā no augšas. No līdzsvar nāk. 3 epizodes pēc kārtas, lielisks, 2 uzbrukumu un tagad ir aizsardzība. Saulītis, lūdzu! Kā spēlē 18-gadīgais juniors Mārcis Saulītis. Tā ziņā Latvijas universitāte ir daudz interesanti prospekti, ir projekti. Saules mēta tikmēr labu māju kustību. Pustālais metrens un Saules ir precīzi. Vienojies arī Artūrs Grīnbergs, kuram 5 punkti un jau 2 rezultatīvas piespēles. Ausējiem arī ļoti labs pasiņš un Karls Kips ar pieredzīti. Tieši tev pieminētais Kips pirms brīža. Labs aizsardzībā un ātrais uzbrukums noslēdzās ar 2 punktiem uz sodu. Ceturtais sākumā, tagad jau 12-7 un vairs tikai -3. Pārtvērt bumbu, ātrais pretuzbrukums, Magons šķiet iet uz danku. Tas neizdodās, bet Sauliņš panāk. Krūmiņš pret Dārgo, 1-1. Tālmetiens, numur 10 šajā mačā Latvijas universitātei un uz... Nejauši jau arī NBA spēlētāji klubam Krisdam iemet bumbas pretiniekam rokās, bet šeit Reds sadusmojies. Sīties, +4 LU, pēdējais uzbrukums 3. ceturdaļā, Kalīste pār rokām. Precīzi šajā mačā. Noslinko Reds, par to samaksā ar 2 sodu metieniem. Zona atkal caurvainā bloķēts metiens, tik augsts izlec Krūmiņš. 11 punkti. Vai kādam varbūt ir vēl jautājumi, kāpēc mēs šo spēlētāju īpaši lielajām un vēl Magone? Beigās sanāk arī laba piespēle Krūmiņam. 11 punkti, komandai 82 un Renāram pēdējie 6 no 8. Un šeit Dārgajam skaists danks, protams, jāuzteic arī piespēlētājs. Jāteikt pie punktiem un vēlams pie 3. Kalīste caurgājiens, piespēle Zonnem, Ausējs, tālmetiens. Beidzot trāpa Ausējs šajā mačā un pie Barona Zonne. Ātra pārēja. Kalīste, tālmetiens. Vēlreiz precīzi ir Baroni. Spēle glāb, +2 Latvijas universitātei. Zona ieskrējies. Kalīste, caurgājiens un bumba ir grozā. 3 sekundes jāspēlē. Ir vēl minūtes pāraugums vai nav? Krūmiņš no centra metiens. Nav precīzs. Lasenbergs arī augstasinīgs. Šeit Hips laba piespēle un šeit Nārķins skaists slam dunk. Tev atgūt vadību. Atkal šīs pick and rolls, pēc kura ir šī nevienlīdzīgā maiņa. Lasenbergs paskatās treneru virzienā pret Retu. Tālmetiens Edgaram. Nav precīzs. Bumba pie Lasenberga. Piespēle ārā. Caurgājiens, sarežģīta situācija. Nav precīzs arī Engers caurgājienā. Nārcis nespēja saglabāt bumbu laukumā. Vēl 10 sekundes Magons uz groza apakš. Labi piespēle. Un saka ar 19 punktiem, tā skaitā vairāk svarīgi metieni šos brīžos. Kalīstam uziet virsū pa 2. Traks metiens. Lieliski nospēlē aizsardzībā Latvijas universitāte. Sekundes jāspēlē, redzēsim, kā veiksies šajā uzbrukumā studentiem. Magone. Izskatās, ka Magone varētu būt spēlētājs, ko varētu uzspēlēt Latvijas universitāte. Krūmiņš domā savādāk un trāpa tālmetienu. Eidoks, Lasenbergs, caurgājiens, sarežģīts metiens. Varbūt nemaz tik sarežģīts beigās nebija, jo Reta vietā groza apakšā bija Kalīste un +5 Latvijas universitātei. Kalīste lieliski nospēlē, bloķēts metiens aizsardzībā. Krūmiņš izcils un tīšā piezīme. Pārkāpums. Roberts Krūmiņš šeit kā uzvilcies. Universitāte atradīs savu spēli, ir atraduši savus līderus. Vismaz šodien tā izskatījās. Jautājums, vai šie līderi būs arī ilgstoši sezonas gaitā. Un Krūmiņš nemaz necenšās uzbrukt. Līdz ar to apsveicam Latvijas universitātes komandu ar 1. uzvaru šajā sezonā.